Es gribu sākt to sarunu ar tās sarunas beigām pirms drusku vairāk kā gada šajā studijā, kad mēs tikāmies, ka jūs vēl bijāt kandidāts. Es jums atgādināju labu laiku apakaļ jūsu izteikto secinājumu, ka visiem Latvijas politiķiem jāizslimo divas slimības iekšpolitikā ar saskaņu un ārpolitikā attiecībās ar Krieviju. Jūs teicāt, ka esat izslimojis, bet ar atrunu, ka tas ir pus pa jokam. Dažas uz jautājumu, vai visas ir izslimotas, teicāt, dažas slimības izslimojam, dažas parādās no jauna. Ceru, ka man nav jauna slimību. Tagad no prezidenta krēsla skatoties, nav nekādu slimību pārslimošanu bijis? Ļoti labs jautājums. Es patiesībā sakot par šo gadu cenšos sev nemitīgi atgādināt, ka tas postenis ir pārējošs. Tas ir viens, pilnā nopietnībā, ka nedrīkst zaudēt saķeri ar zemi un nedrīkst aiziet prezidentā. Vai man tas izdodas vai ne, godīgi sakot, citiem ir jāspriež. Es pagaidām vēl cenšos nesaslimt ne ar ko jaunu un necenšos dabūt kādu vēl vecu kaiti klāt. Kas ir tie mirkļi, kas saka, ka risks aiziet prezidentā? Ir ļoti daudz kā sīkas lietas, kas varbūt pat nav pamanāmas. Tev vienmēr viss ir sagatavots, visi materiāli ir sagatavoti. Protams, ir cilvēki, kas vienmēr atgādinās, kur būt, ko darīt, kā būt. Protams, man ļoti pārsteidz, godīgi sakot, pēc ievēlēšanas tas, ka daudz cilvēku, ar kuriem man bija pilnīgi jaukas, labas attiecības, pēkšņi gandrīz vai sāk izturēties, ka ir kāda kronēta persona nolaidusies no kaut kurienes debesīm un ka pilnīgi jāmaina attieksme. Tādas visādas lietas ir. Vienmēr ir tas prezidenta kungs priekšā, es atceros prezidenta kungs pakaļā. Pie tā diezgan ātri pierod, un tad ir jāmēģina mazliet parauties atpakaļ.